skats no salas, rīt visas malas, letiņi ēterā, aiziet čalas. Skats no salas, rīt visas malas, letiņi ēterā, skats no salas. Čik, rik, div. Visforši. 1, visiem skan? Viens. Jā? Kā mēs esam pārbaudījis, nezinu. Es jau pārbaudīju jau pirms tam visu Nu, labi. ja priekšnieks saka, kad ir pārbaudījis. Zaķik pa brīdim varēs pastīties, kas tur kamerā notiek, vai tur, ja tā sarkanā podziņa tur ir, tad viss ir labi. Jā? Oi, vārds. Mūs visus redz? It kā vajadzētu būt, bet... Nē. Kāpēc, diemžēl? Tu jūties tā, kā tu runā šobrīd? Nē, tieši tā kā vakariņš tu teici, ka tu pārdzūki čabulis un bulis. Kraukli, tev būs man jāručī. Pirmkārt, man nav telefons rokās, jā? Tev iedošu telefonu, es Nevajag. labi. Es vienkārši sēžu un izskatos labi, jā? Pasties, kā mēs vakar viņus satikām. Amazing. Starp citu par satikšanas mirkli, tas bija Grābulis. viens no brīnumainākajiem mirkļiem, kuros mums stāvēja cilvēki. Nāca ar kameru mūsu filmēnu fonā, stāvēja tos, kratīja planšeti un tur bija grābulis iekšā. Cik tas ir krūti. Jums tā Latvijā ir bijis, ka jūs tā sagaida ar grabuļiem? Mums Latvijā nesagaida vispār. Mēs ierodamies, mūs nesagaida, mūs gaida, bet mēs baudam jebkuru to mirkli, kas notiek. Un katrs šāds maziņš niansīt, kas kaut kur pamainās un iedod kaut kādu tādu ārprāt, cik forši. Jo Latvijā ir tā, ka mēs varam droši teikt, ka mums ir palaimējies, jo uz tām mazām skaistajām vietām Latvijā, kur mēs braucam, mēs piebraucam, domājam, kaut kāds sporta notikums, tur ir autobusi, mašīnas, cilvēki nāk 40 minūtes ātrāk, mēs stāvam rindā, domājam, kas te ir, kas te būs. Tad mēs uz gadu nācām uz grabuli. Tie esam daļa no mums. Nu ko, nu bez iesākuma, lai tas viss jau smuki aizgāja. Tā arī atstājam, jā. Jā. Podcasts pa lielam ir brīvā formātā. Šī nav intervija, šis nav eksāmens, atslāpstiet, viss kārtībā. Varam runāt abi divi. Varam runāt. Parasti mēs esam lielākā sastāvā, bet šoreiz mēs ar Kraukli esam pamesti divatā ar 2 tīģeriem. Un cerams, ka mūs neapēdīs. Ceriet, turpiniet cerēt. Saplosīšanai, nē. Mēs ļoti priecājamies. Pirmkārt, gribam pateikt, lai neaizmirst pēc tam, jo paldies par šo brīnišķīgo sagaidīšanu. Vakar mums bija koncerts Londonā, un mēs ar Gintu vēl pārunājām pēc tam, ka bija zināms tāds uztraukums, jo latvieši sagaidīs, jo ja Latvijā mēs varam paredzēt, kad aizies tā pirmā dziesma, tā sirsnība, tu esi liecinieks vakardienai, tā sirsnība, kas bija un līdzi dziedāšana un dažreiz, bet katru reizi mēs esam doši Baigi teikt, forši. ka tas ir tā vērts. Jā. Nenormāli forši. Paldies. Un Tie bija tikai 50 cilvēki. tieši tā viņi vēl nav uzstājušies traumānos, vai ne? Jā. Mēs jau nezinām, varbūt te būs tāds klusums un kas te ir atbraukuši. Nē, tā nebūs, Andrīt. Jo Skatītāji skatītāji, grabulis, mums nav sakāpes galvā, mums nav Mēs arī neesam iedomīgi. zvaigžņu slimība, mēs neesam iedomīgi, mēs vienkārši esam no Dailes teātra. Jā, šis viņiem Es ir. jau redzu, kā šī tas reklāmas šortiņā palaižās smuki. Esiet uzmanīgi, lūdzu, piezvaniet man jūnija beigās, jo man beigsies līgums. Varbūt es vairs neesmu jau. Labi, jūsu pirmā uzstāšanās vakar jau bija Londonā, vai ne? Kā jūs jūtat? Vai šeit tomēr tie latvieši uz salas ir mazliet savādāk nekā latvieši Latvijā? Zini, kā es uzreiz gribu teikt, letiņš ir letiņš visur. Tas ir tāpat kā ir teiciens, ka Mercedes arī Afrikā ir Mercedes. Latvietis var būt jebkur, viņš ir letiņš, viņš ir šeit, viņš ir klātesošs, viņš ir iesaistīties gribošs, daudzonīgs, viņš ir brīvs un nepieradināts. Šeit esot droši vien, ka viņi atrod vēl kaut kādu tādu, labā nozīmē tādu foršu pofigu klāt tam visam. Un viņš ir pārliecinātāks nekā uz vietas, bet viņš ir latvietis un baigi labā sajūta. Tāpēc, ka no pirmā mirkļa, no pirmiem pāris akordiem, no vēl kaut kā notika stāsts, viņi bija blakus, viņi dziedāja līdzi, pēc tam viņi ļoti, ļoti ilgi, daudz un visādos veidos teica paldies. Un ko es noteikti vēlos pieminēt vēl latvietis, kaut vai teikt, uz salas, man arī draugi, kuri, piemēram, dzīvo Floridā, viņi dažkārt zina daudz vairāk, kas notiek Latvijā,
nekā mēs paši latvieši, kuri dzīvojam Latvijā. Un arī gaidot uznācienu nāca iekšā pāris un tie esat jūs, mēs jau visu zinām. Tas tik mīļi, un es piekrītu tam, ko Gīns teica, ka tas, šeit var just, ka tā pasaules konkurence, ar ko cīnās latvieši šeit, dara latviešu pārliecinošāk. Nav vairs tur tā kā, es kaimiņš, čau, cilvēki nāk klāti, parunājās, apskaujās un saka, tik forši bija. Ja domāju, man ir tik dīvaini, ka cilvēkiem ir jāizbrauc uz citu valsti, lai viņš kļūtu par to, kas, mēs visi tādi esam. Mēs gribam parunāt, mēs gribam satikties, mēs gribam skaļi runāt, dzirdēt, saprast, kas ar tevi notiek, kā tev iet un ko. Ir jāizbrauc citur, lai vienalga iztaisnotos. Kas tas tāds ir, kāpēc? Bet ir forši. Brīnišķīgi. Un tas bija ļoti skaists brīdis, tad, kad mēs izgriezāmies uz ceļa, kur ir šis latviešu nams un ir sarkanbalts sarkanais karoks, mēs braucam klāt un viņš plīvo. Mājas daudz vienādas, varētu paskriet garām, bet tur ir sarkanais. Jūs pirmoreiz Anglijā vispār? Ne, ir būts un ir kaut kā tā. Bet viņš neatcerās. Es jau tas ir tāris foršs džeks, viss jau kārtībā. Bet tādā brīnišķīgā tusiņā nekautrēsimies šī vārda. Jā, tāda liela pirmā reize, kad tu vari tā ilgtermiņā satikties ar cilvēkiem. Ilgtermiņš priekš mums šobrīd ir piekdiena un svētdiena, šis foršais weekends, bet es tieku galā ar to stāstu, ka tu atbrauc un redzi un dzirdi, bet ir šie cilvēki, kas nāk, viņi ir tieši tādi paši, viņi tur uz vietas, esot viņi būtu tādi, varbūt mazliet palēkāki, mazliet nobijušies no kaut kā, varbūt tās pārliecības var maz. Un man nomok šis jautājums, kas ir tas, atbraucošie, tā nav nauda. Jā, ļoti iespējams, tas ir kaut kāds mirklis, kur tu situācijas stāstā var dzīvot labāk un kaut kā ne tur, bet tāpat laikā viņi goda vārds, latvietis iztaisnojās šeit. Viņš paliek vēl labāks. Viņš paliek. Jā. Es pilnībā piekrītu šitam. Man ir instants stāsts īstenībā par to, kā es atbraucu uz. Man pirmā pieredze bija vispār Skotijā, darba pieredze. Mēs tur nodzīvojām 1 gadu, jā, un tad, kad mani sagaidīja, mēs uzreiz aizgājām uz tādu tas miesniņš bija tik mazs, jā, ka katrs cilvēks viens otru tur pazīsties Skoti un tā tālāk, un tad mēs ejam iekšā. Un zini ko, es negribu neko sliktu teikt par Skotiem, bet man gandrīz par to, ka es runāju svešā valodā, man gandrīz piekāvu tualetē. Tad mēs vienkārši no turienes tādu smuki aizgājām prom, un es sapratu, tad vienkārši bija uzreiz tāda saprašana, jā, ok, labi, no fucking about, vienkārši sēdi klusu, strādā, un viss būs tev labi. Ok, atbrauc, un tad, kad mēs pārvācāmies uz Angliju, jā, tad es biju sēdējis kaut kur, tas brauciens ar autobusu ar bišku tās pagājuši, vienkārši bija samets, vienkārši kas man bija, ģiča tur, koferis ar kompi un visam šmotkām un tā tālāk, un tu atbrauc tās 12 stundas, iebrauc iekšā Londonā, St. Pankrasā sēdī, centrālajā stacijā dzelzceļam. Un pie manis piesārās tās vidēja vecuma tāda vīrietis, un es sarāvu. Es domāju, tā kā Andris tāds, mēram, vidēja vecuma. Nē, bišku vecāks. Un ar garākiem matiem, varbūt bišku pat pēc tās bišku izskatījās. Paldies tev. Un es atkal, kad bišku tās sarāvu, es domāju, bļā, es būs atkal kaut ko tulītās man uzgruzīs vai ne. Bet nē, viņš tā. Oh, you're all right, mate. How are you doing here in like 4 a.m.? Ja, es atbraucu es pārbaucu no Skotijas, ja, un vienkārši viņš vienkārši bišku bija iedzērs, ja, un viņš pastāstīja bišku savu dzīves stāstu, ja, tur viņi arī bišku nokratīja šitā pasaules tā krīze, ja, saka, man bija savs pabs, viņš aizvērās ciet un tā tālāk, un kā tev iet, ja. Un vienkārši tā, es izelpoju, ja. Un tad es sapratu, kas ir anglis, ja. Un runājot jau par to, ka kādi mēs te esam tie latvieši, ja? Mēs esam bišku tā kā iesūguši to angliskumu, to neviens, zin kā, tā atvērtība, ja tur pienāk, apskaujās, tur uzpras, kā tev iet, viņi viens otru vienkārši var teikt, you're right, it kā formalitāte, ja, bet tad pašā brīdī viņi nekautrēs, vienkārši viņi iet uz kontaktu visu laiku. Tas ir tas, par ko es saku, ka liekas, ka visi ir forši tā sajūta un nonāca citā vietā, visi runā latviski, visi ir forši, bet ir savādāk. Un šeit ir tas mirklis, ka tiešām tas mazā sajūta varbūt to, ka tu dabūji iespēju iztaisnoties. Tev nav tas blakus stāsts, vai tev nav kaut kāda tādā
nevajadzīgā grūtuma bagāža, kas nāk līdzi, kur kaut kādā brīdī vai par to. Skaidrs, ka te ir tāpat nav jau tā, ka baigā ogu maize visiem vai visu kaut kā. Cilvēks sakrāmēs, saprot, strādā un dara. Un cilvēki ir šeit, viņi forši. Darbs dara darītāju, jā. Vīda veido cilvēku. Šodien mēs jautājām, no kurienes būs vakarā skatītājs, un teica, ka ir gadījumi bijuši, ka, piemēram, uz tādu latviešu pasākumu atbrauc cilvēks, kurš ir 6 stundas braucis. Tikai, lai būtu šajā pasākumā. Man šķiet dažreiz Rīgā, kad tiek piegādāts viss nolikts priekšā, tev tikai jāiziet līdz teātrim vai līdz koncertu zālē, un cilvēks baigās vakarā, šodien slikts laiks ārā. Bet te cilvēki brauc 6 stundas vienā virzienā, varbūt koncerts bija stundu 26 stundas atpakaļ. Nevar zināt, vai būs labs. Jā. Ko mēs sakam, mums visi koncerti ir labi. Jā, un man šķiet tā ir attieksme par to, ka, cilvēki novērtē to, ka tu esi prom un ir iespēja kaut ko redzēt, sabraukt kopā. Un mums arī Miks stāstīja, ka jums bija talka, kur sabrauc 150 cilvēku vienkārši brīvprātīgi palīdzēt. Un tas nozīmē to, ka dažreiz tu savu labāko draugu, kurš dzīvo kaimiņos, neredz tik bieži, kā šeit sabrauc kopā. Man liekas, tā ir tā. Man liekas, ka vienkāršāk vēl varētu pateikt par tiem cilvēkiem, kas vienkārši dzīvo kliedzienā attālumā no jūras. Ja viņiem prasa, ka tu pēdējoreiz biji pie jūras. Nezinu. Un te ir tas, ka labi citur, labi kaut kur tā, bet tu esi te, šajā valstī šobrīd, kā sakat, uz salas, bet sabrauc, un taču vajag Latvijas. Latvijas nevar viens pats. Ir viena sēta Latvijā, vajag to mirkli noslēpties no visiem, bet tāpat laikā esot te, sanāk kopā, pasvin, ierauga, jo letiņiem jau, man liekas, nedo ēst, iedo pastrādāt. Reāli ir tāda sajūta. Tā un pēc tam paēst vēl. Un pēc tam apsēsties pie galda. Nav svarīgi pazīstams vai nepazīstams. Pēc 2 talkām mēs esam ļoti labi draugi un tā tālāk, bet tas mirklis, ka vajag to kopā stāstu, vajag pasēdēt, vajag parunāt, vajag nekautrēsimies, pacelt kausu. Un vēl kaut kā, bet te tagad, jo nav taču, man liekas, reāli, mēs padomājam, atbrauc uz mūžu, atbrauc 150 cilvēki uz talku. Gribas uzdot vienu jautājumu, jo? Viņam braucot nav šādi jautājumi, jo? Viņš saka, vai nē? Exactly. Tas ir, man liekas, tas vienkāršākais. Tas bija vienkārši kaut ko meklē, kaut ko izdomā, mēs uz vietas pa daudz. Man liekas, pa daudz tiek sameklētas kaut kādas problēmas, kur viņi nav. Bet man ir globāls jautājums jums šeit uz vietas esošajiem. Kāpēc tik daudz kurzemnieki? Viņš par to cepās nenormāli. Mēs esam šeit mūžā, un jebkurš man kā rīzniekam tas ir katrs 38. cilvēks, ko mēs satiekam, tie 37 jau ir kurzemnieki. Un katru nākošo, ko viņš satiek, spiež roku, viņi runā. Viņi raunos galot, viņi ēst, dzērt un uzpīpāt. Un visi tā kā jābūt kā kurzemēji, viņš nesaprot. Un tad viņš tās, es lidotā satiku vienu meiteni no Limbažiem. Šeit ir līdzīgi kā pašā Latvijā. Tu atbrauc uz Ventspili, tur ir ventspilnieki pārsvarā, tu atbrauc uz Liepājnieku pārsvarā. Ko es kurzemē tad ieradies? Jā. Guberņā, provincē, nostūri karalistē, Kurzemes karalistē, šeit šajā brīnumskaistajā muižā. Jo mums ir teorija tāda, ka pārsvarā cilvēki, ja kāds atbrauc uz Angliju tālajā 2006. gadā, tad viņš visu uz čomu sāk vilkt. Pārsvarā tā arī ir, ka šeit Straumānos mēs esam ļoti daudz pārsvarā kuldīdznieki un ventspilnieki. Un iedomājies man kā skrundiniekam. Par to, ka tie ir kuldīdznieki un kurzemnieki. Kā te dziesmā, te ir manā dzimtene, smilšainais krasts. Bet klausieties, labi, mazliet par Grābuli pastāstiet, ko mēs šovakar redzēsim. Tu jau redzēji, netaisi mums Nav spoilers. Tēlo, ka tu neko nezini. Pastāstiet, kā tas sākās vispār jūsu tandems. Es saprotu, ka jūs abi divi esat joprojām un cerams vēl daudz, kad arī būsiet. Es esmu mūsu uzņēmuma līdzdibinātājs vienīgais. Un lūk, cik tas ir, es esmu parasts cilvēks, man liekas, tas ir notikums. Un viņš startā saka, es esmu mūsu uzņēmuma, nav uzņēmuma, čirkainais. Sāc. Bezpējas organizācijas vadītājs. Bezpējas organizācija. Grabuls. Mūsu kasītē nekad nav naudas pēc grabām. Nē, viss bija ļoti vienkārši, jo Latvijas vienmēr mīl mākslinieks, kuri var parunāt dzēju, nodziedāt kādu dziesmu. Es vairāk varu to pirmo, otro man nevajag darīt. Es domāju par dziedāšanu, un tad bija reiz uzaicinājums mums braukt ar kādu no ģitāristiem vai pianistiem, kas man ir, ar ko es sadarbojos Rīgā. Viņam ir tā, viņš attais telefonu, tur rakstīs ģitārists tāds, pianists tāds, viss kaut kāds šitāds tēls, un tajā brīdī viņam ir uzaicinājums pusdienas laikā cēsīs kaut ko darīt, viņš iziet visai listē cauri, neviens no viņiem netiek.
patīk, viņš zina, kā tas bija. Tāpēc, ka es biju klāt tajā mirklī. Anģu? Tālāk. Nē, man patīk, kā tu. Man Jūs patīk abi tas, divi kā tā kā tu no to dari. multens zootopija, kad viens ir ļoti, ļoti ātrs, un otrs, un nevar sagaidīt, kad otrs Bet pabeidz. Andrī, tad paturpini lūdzu. Nu, lūk, un es negribās laist labu darbu viņu garām, jo ir divi koncerti, viens pēc otra, 3 un 7 un 5. Un mans brīnišķīgais kolēģis teātrī dīdās, un es zinu, ka viņš ļoti labi spēlē ģitāru. Tad es vēl nezināju, ka viņš to nedara. Bet es viņam jautāju, vai tu varētu atbraukt līdzi man paspēlēt fonā mūziku, jūs labi maksā naudiņu un ir jānorunā tā dzeja. Un viņš saka, jā, uzreiz jā. Un mēs braucam ar Gintu mašīnu vēl. Tie, kam es toreiz atceros, man nebija, es esmu teātrī, beidzies tur mēģinājums, viņš saka, vai atbrauks? Es saku, jā, aiziet. Es iegāju teātrī pie ģervējām, palūdzu baltu kreklu un žaketi. Lai es vismaz izskatītos līdz, jo man līdz mājām tad būtu laiks. Un mēs braucam, un es tagad stāstu, tagad man būs dzejols stāsts par vecākiem, vai ko tu tad fonijā mierīgāk, un te būs tāds smagāk dzejoļi, tu varētu kaut tādu drūmāku to mūziku. Un viņš vienā brīdī klausies, es jau tik ļoti labi to ģitāru nespēlēju, es varētu kādu dziesmu padziedāt. Labi, kaut ko darīju, bet tas stāsts ir, lai saprastu, ka tas, mēs aizējām lielā skaistā zālē, dienas vidū 3:00. Zālē tā long story short ir 20 skolotāji, ja tas pasākums skolotājiem, un Gints ir es nākušu iekšā ar karbonkulu dziedāšu, un tu to dzēji kaut ko, jo mēs tur, kā saka, mēs citējam mūsu cienījamo kolēģi, lai viņam augšā labi spēlējās Pēter Liepiņš, viņš klusi jau nestāvēs uz skatuves. Un tā mēs improvizējot par dzeju, par dziesmām, par teātra dzīvi, novilkām to brīnišķīgi to pirmo uzstāšanos, un otrā uzstāšanās bija 2 stundas vēlāk. Ir tieši tajā pašā vietā. Tā ir pirmā mirklī 20 cilvēki, vairāk bija visi forši tiec klāt cilvēkiem. Tikai skolotājs, tas ir ļoti svarīgi, jo mēs, 2 pusmūžu vīrieši, tad bija nedaudz jaunāki, var peldēties te uzmanībā, tikai sievietes, dāmas, skolotājs, kurš priecājās, un jā, 17. Beidzās tas koncerts, viss mēs izējām ārā, un tad ir tieši tajā patā vietā, tieši turpat būs otrs, bet mums neviens nav pateicis, kāds tas būs. Mēs ejam, un tajā brīdī ir. Pateic, ka būs, jo pēc novada reformas un apvienošanas mēs teiksim paldies bijušiem novada vadītājiem. Mums tas, ir zāle pilna būs droši vien, un ejam ārā, un ir tieši 7 vīrieši un viens sekretāri sēž zāles vidū, tā kā eksāmenā. Tā kā mēs tagad sēžam podkāstā, apmēram tā bija galds, un sēž 3 džeki, sekretāri un vēl 3 džeki. Jā, un mēs saprotam, ka mūsu te paši joki neiet diezgan daudz. Un tieši jo kā? Ja 20 skolotāji priecīgi par aktieru pusmūžu stāstiem, tad tur 7 džeki skatās. Bet mēs nemetām plinti krūmos un tikpat drosmīgi gājām uzvarē līdz galam pretī, un puiši bija brīnišķīgi, viņi atbalstīja. Es sāku dejot aiz uztraukumu, un viņi uzaicināja visu, ko uzaicināja tajā brīdī dejot. Protams, garām gājēju kādu apkopē. Un bija foršs pasākums, un braucot mājās, neklusējām, slavējām viens otru un izšķīrāmies. Un vairs nesatikāmies, kamēr vienreiz mums nepalūdz, vai nav kaut kas, ko var pārsteigt. Un, ja nemaldos, tas bija kāds no februāra datumiem, un, ja nemaldos, vienā uzņēmumā. Un tur mēs atkal ļoti veiksmīgi sanācām kopā uz 40 minūtēm, un tad jau radās ideja, ka te ir nav ko tur ir potenciāls un ir iespēja, kā saka, pildīt kabatas. Nekautrēsimies šī stāsta, tādā labā nozīmē, daudzīties līdz galam. Bet, lai skatīties saprast, mēs, kad nākam ārā uz skatuves, mēs zinām, ko mēs gribam pateikt, mēs zinām dzeju, mēs zinām vismaz dažas dziesmas, bet mums tiešām 80%, bet 20% atstājam neziņā, kā būs, tā būs. Jo nav 2 vienādi koncerti nekad bijis, un viņš var iegriezties uz vienu pusi un jāaiziet tas, mēs iesim tajā virzienā, ja būs tā, tad beigās tu vienkārši daudzies, tusē līdzi un mēģini tiem cilvēkiem atvilkties. Un tas stāsts par to, ka mūs tur uzaicināja, teica, kā tad, un tad mēs sākām spriest par to, kā salikt, jo tā varētu jau lēnām kļūt par tā kā programmu kaut kā. Jums nebija nosaukuma. Un vārds vārdam, un tad kaut kur cilvēki bija dzirdējuši, mums uzaicināja uz Enguri. Un arī šajā brīdī, ja gadījumā ir tas cilvēks Engurē, kurš man pēc tam Messengerī atsūtīja zīmīti ar tekstu, es izdomāju jums nosaukumu, saliek abas uzvārdus kopā ir Grabulis. Mēs tā kā iesmējām, likās, come on, bla, 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 un paiet laika. Paga, ļoti labi. Un tā arī ir, es pat nezinu, kam lai saka paldies par to, jo tas nebija mūsu kaut kāds izdomāts stāsts vai kaut kas, tas vienkārši notika no cilvēkiem, kuri pēc koncerta bija stāvā sajūsmā un teica, mēs pat izdomājam jums nosaukumu. Tas ir apbrīnājumi, skatoties tagad uz jums abiem no malas. Un es esmu jau vecs buks diasporā, es neesmu redzējis Latvijā dzīvē uz skatuves, jebkur, bet
tas ir fenomenāli, kā jūs esat tā kā cimds ar rociņu, jo var just, kad viens sāk teikumu, nākamais jau viņam pa vidu ielec. Viņš jau jūs pamanījāt, ja? Nu viņš visu laiku to pārtrauc, jā, bet izstāst, ka tev nekas nav pretī. Savā mājā jūtās varēt. Stāsts vēl ir tajā, ka viņš ir gana mutīgs visu laiku, un viņš mēģina jokot, un viņā ir viens stāsts par to, ka viņš jebkurā no pasākumiem uzreiz pirms cilvēks saka, kad viņi uzdod, ko vajadzēs, no saucamo raideri. Saka, tā globāli mums neko nevajag, mums vēl ir mikrofons, un lai var pieslēgt ģitāru, un lai dzird. Un tad jau viss būs kārtībā. Un viņš ir vienmēr no tiem, kurš saka, vajag radio mikrofonu. Un es ilgi domāju, kāpēc tieši? Tas var ar vadā. Viņš drošāks, vēl skaņas var dabūt citādāk. Neļaus samalot, un nekā vadanieku var sagriezt. Gandrīz labāk. Izrād, viņš no pirmā mirkļa ir gatavs doties un aiztikt cilvēks. Viņš grābstās gar sievietēm, runā dzējoļus un vienkārši diedelē uzmanību non-stopā. Un tu vari izstiepties vai sarauties, un tad viņš saka, es viņu pārtraucu, jo nezinu, kāpēc ir iekārtojies tā, ja mēs klīstam pa Latvijas ārēm, tad regulāri 99% nezinu, kāpēc pie stūras esmu es. Mēs braucam uz koncertu, un braucam arī no koncerta. Man jābrauc ir pēc koncerta, ka viņš var svinēt dzīvi, man jābrauc. Un es nezinu, kā tas ir iekārtojies. Un tad viņš regulāri stāsta, ka viņš ir, kā viņš pašā startā, pirmais teiks, bija uzņēmums. Ir, tomēr ir uzņēmums. Andrītī. Man ir akcijas, tev nav. Es pieņems darbā. Un ātri atgriežoties par cimdiņu un rociņas, zini kā, 26 sezonas es esmu Dēles teātrī nostrādājis. Un tad var teikt, ka tu esi 26 sezonas tajā saucamajā šoubiznesā. Bet ir daudz ar dažādiem cilvēkiem strādāts un ir bijis vairākas tādas stēles, un man nav bijis tik viegli un tik vienkārši. Tas nav tāpēc, ka man būtu viņš jāslavē vai kaut kā, bet vienkārši ir ārprātīgi tik viegli, jo man nav bail, es varētu, viņi mums teikt, mums vajadzētu bērns novadīt, es atvainojos, es piekristu. Godvārds, tāpēc, ka es nezinu, kā tas varētu izvērsties, bet ļoti iespējams tas būtu vienkārši kaut kas episks. Man nekad nav bijis tik grūti kā ar viņu. Es esmu uzaicinājusi savām, ja kādreiz noderēs. Es viņu vienmēr izmantoju, tāpēc, ka viņš brauc pie stūras, viņš man ir šofers, jo dažas reizes, kad mēs... Slēdz ārā, kā var tā pateikt? Viņš man ir šoferis, come on. Jo es pāris reizes esmu pamēģinājis, ka es braucu un vedu viņu, un tad es arī dziedu. Tad viņš teica, daram tā, es tev vedīšu un lūdzu nedzied. Jo viņam labāk ir nedziedāt, nopietni. Kāpēc? Viņš dzied starp sliktu un ļoti sliktu tur pa vidu. Nopietni. Mēs pārbaudīsim. Jā. Tu dzirdēji vakar, tā ir taisnība? Nē, nekāds spoiler. Es nedrīkstu vispār neko teikt. Tagad nē, tu sēd man blakus. Man ļoti patīk. Vispār nedrīkst neko teikt. Bet nē, tur ir tā foršā sajūta un tas, ko Gins jau minēja, ka brīnišķīgi tad, kad mēs nezinām līdz galam, kā būs. Jo uz lielā skatuves teātrī mēs zinām, ar ko sākas izrāde, un mēs zinām, kā viņi beigsies, un mēs zinām, ka otrdienas publika ir savādāk nekā piekdienas publika, bet tas neietekmē izrādi. Bet šeit ir tas uztraukums, mums ir bijuši tiešām vairāk, es nezinu, es ceru, ka vismaz jau 30, 40, 50, 150 koncerti, bet viņi nav pirmkārt divi vienādi, otrkārt... Runā, es iedzēšu ūdeni. Jā, otrkārt tas, ka tu nezini, kā būs, tas vienmēr atstāja to atbildības sajūtu lielāku. Un tas ir forši. Un ja kāds saka, ka mēs tu braucam haltūrēt, tad mēs atļaujamies pateikt, mēs nekad līdz šim, vismaz es droši varu teikt par Gintu, par sevi, mēs nekad neesam haltūrējuši grabulī. Tā ir lielāka atbildība nekā varbūt uz lielās Dēles teātra skatuves, slāpjām pierēm ar to, ka cilvēki pirmkārt atnākuši uz diviem aktieriem, kurus koncerta programmā nav rakstīts, ka koncerts vai izrādi, viņi atnāk vienkārši rakstīts grabulis. Un tā atbildība lielāka nekā mēs garantētu, ka jums būs izrāda 3 draugi, remarks, visi zina, visiem patīk. Mēs atnākam, cilvēki atnāk, principā, uz kaķa maisā, un mēs gribam liet projām un saka, ir vērts. Tā ir milzīga atbildība. Jā, un pa lielām improvizācijām nekas baigi nevar noiet greizi, vai ne? Tieši var. Man liekas, ka visvairāk var noiet greizi, un tur ir tas stāsts, ka šajā brīdī viņš var runāt sūdu, es atvainojos par izteicienu, bet tu tiec galā ar to visu, tāpēc, ka nav bail, tu zini, ka mēs izlīdīsim jebkurā situācijā. Un nevis tāpēc, ka nezinu, kā būs, un mēs nediedelējam uzmanību, bet šis notikums viss kopā ir tieši tāpēc, tas ir tik ļoti un daudz sasaistīts ar publiku, ka mēs dodamies no pirmā mirkļa kopā par un ar viņiem stāstam šodienas stāstu.
ir atsevišķas lietas, kurās mēs nonākam blakus un izstāstam, kāpēc un kas un ko, un mēs atkal esam pie viņiem. Un tur ir tas mirklis, jo tu nekad nezini, ko var atbildēt. Tev var neatbildēt, tev var rūpības runāt, tev var sākt žāvāties vai kā maz bērni raudāt un iet ārā, vai vienalga kaut ko. Ir jātiek galā. Un ir tāds inčīgs izaicinājums, un tāpat laikā ir tāds aiziet. Bet vai ir bijis kāds tiešām, kaut kas pieminēšanas vērts, kaut kāds kurjos, kas... Vecpiebalgā tā bija. Jokiem. Tas nav tā, ka mēs ķiķinām par pasaules visādiem sviestiem, bet mēs sākam un ir kaut kāds noteikts brīdis, kurā mēs pakustinam dvēseles atvilknītes pavalkājumu arī cilvēkiem. Un vienā brīdī sākas tāds, zālē sākās tāds tā kā, nevajadzīgs tusiņš cilvēku kaut ko, onkulim paliek slikti. Viņš tā iztievjos nokrīt. Sanāk tie cilvēki, visi kaut ko runā, koncerts pārtrūkst. Atbrauc ātrie, viņi aiziet prom, vēl kādu brīdi zvana, jā, visi kārtībā, vienkārši tur kaut kā tā. Un mēs stāvam ap divu, mēs kaut kādu mazu daļiņu no tā, bet mēs sapratīsim, ja beidzam viss kārtībā. Bet es jau saku, tā ir dzīve. Un mēs tā skatāmies viens otru. Ļoti godīgs. Un mēs turpinām koncertu no vidus, kurām mēs mēģinām, jo zini kā, koncerts vai notikums ir uzbūvēts uz kaut kādu notikumu un lietām, stelēm, lai tā ir improvizācija, vienalga ir kaut kāda daļa no tā, ko tu zini, uz ko vajadzētu iet, un ka tagad iznāk no nulles otrais, bet tāpat laikā viņi iedeva to foršo pārliecību, ka tieši tā ir, tā notiek. Un tas nav. Un mēs vēl koncerta laikā pēc tam prasījām tiem cilvēkiem, kas viņam blakus sēdēja, izrādās, tie bija kaut kādi radinieki, ka viens vai divi aizbrauc līdzi, un tie, kas bija uz vietas, viņi saka, nē, mēs sazvanījām, visi kārtībā, visi forši. Tik krūti. Show must go on. Show must go on. Vai ne? Kurjos jau patiesībā, man liekas, katrā koncertā var kaut ko atrast, lai jūs saprastu, cik brīnišķīgi tā publika. Mēs jautājam zālē, piemēram, tur vai kad pēdējo reizi kāds klātesošais ir bijis bibliotēkā vai ko. Cilvēki paši nezinu, ka viņi bija bijuši bibliotēkā, bet aiz muguras cilvēku rāda, viņa bija. Un tas ir brīnišķīgākais, ka kaimiņš ir viņa, vai arī vakar brīnišķīgi mums bija, ka tur, pirms atlidojuma uz Londonu mēs bijām Madonā pie Kalndravas, jā, ka mēs uzzinājām vienu dāmu, pirmā rindā vārā Loreta, un kaimiņu, viņi ir precēti no pēdējās rindas, viņi apbrīž, Kārlis, kā tu zini, blakus sēž mamma vēl. Beigās jā, tas Kārlis saka, un vispār mamma sēž tur. Blakus, jā. Bet tas, kad ir Kārlis un pēdējā viņi ir precēti, viņi uzmanīgi. Tas ir tik skaisti Latvijas par latvietu. Tas jautājums publikai uzdot kaut ko, saka, vai ir kāds bijis, vai ir izdarīts kaut kas, un nav tā, ka tas cilvēks, kas ir to darījis, vai tur bijis, viņš nekad ļoti reti, kad saka, jā, Latvijā. Šeit piecelsies un pateiks. Tur saka, nē, un kā viņš saka, vai blaksēdāties, vai kā viņš saka, viņš 100 punkti bijis. Es toķi zinu, viņš ir bijis. Reku nav precēta. Un tas ir tik skaisti, jo tad saprot to, ka tie cilvēki, viņi visā līdz tev līdz galam, un nav jau tā, ka mēs neprasam parādiet uz kaimiņu, kurš ir bijis. Tie cilvēki paši, viņi tik ļoti pārdzīvo un grib un piedalās tajā visā, ka brīžam liekas, tas ir tik skaisti, vai šis stāsts par to, ka mums vajag brīvprātīgi 4 kungus, neviens nenāk, un tad pieeja klāt, darīgs jūs, un viņš skatās uz sievu, nekur tu neies. Un pēc tam, kad viņš kopā ar mums nodzied dziesmu, kā Gīns mēdz teikt, tas ir manējais. Tādi mēs latvieši esam. Tiec klāt kaut kādiem tādiem nepieradinātiem maziem brīsniņiem, kas baigi bagātina. Jebkurš no koncertiem ir beidzies ar slāpju muguru, tu esi sasvīdis, tu esi noguris, bet labā nozīmē noguris, jo ir tik forši, tu dalies tajās emocijās, jo, kā viņš teica, izrāda, ir āmis, ir stāsts, ir notikums, tu izdzīvo katru reizi un izdari, bet tas dzīvais kontakts un tā dzīvais mirklis ir tāds, ka tas paldies, pēc tam ir vienkārši abrīnojams. Nevar ielikt nekādā rāmī. Ir tas stāsts, par to mēs arī smējāmies, ir bijuši reizi, kas skatās, šis ir stāsts, kāpēc tas ir jādara. Tu jūtas sajēdies tādu pozitīvismu, es jau nevaru sagaidīt aiziet. Nedrīkst runāt. Labi, 2 vārdos, Kraukli, kā tu jūties pēc vakardienas? Izņemot to, ka tev noteikti ir pohas. Izņemot to, ka pēc koncerta tur arī dzēri. Nē, pateikšu, pirmkārt,
viņam nebija viegli, viņš bija gan izjūs skatus visu laiku, jo viņš skaņoja. Un nav tā, ka viņš normāls koncerts, ko viņš būtu redzējis. Mēs izdevām, kuru brīdī, tagad mēs dziedāsim, tagad mēs runāsim. Un tad viņš cilvēkam skaņot divus trakuļus. Uzmūžu sīrums. Tagad mēs dziedāsim, tagad mēs runāsim. Tagad tā, vispār viņam vajadzētu ordenis, sērs. Ne, kas jums ir ģūks? Kas jums ir? Ģūks, jā, ka par to, ka nezinādams, vispār kas būs, stāvot uz skatus, paspēt. Piekrīt tam startā. Vēl, jā. Un mēs vēl varam uz skatus arī pajokot ātri klau. Kāpēc nav ģitāra? Tas tā, bet... Zini, kā tu nebaidies, jo, manuprāt, tas mirklis, ka tu dodies pie cilvēka visu, kas notiek, nevis, nedod Dievs pārtrūkt stīga vai notika kaut kas. Vai kā piemēram tu papīru vakar dabūji ar giču. Es pat nepiefiksēju. Es pat nepiefiksēju to mirkli. Tā brīdī, kad beidzās ņemu nost ģitāru, un tā nav mana. Paldies Klāvam, paldies par instrumentu. Brīnišķīgs instruments. Un ņemot nost, tā siksni ir savādāk, viņi ir bišķiņi mazāk, un it kā ir ērti un savādāk. Un velkot nost, es netīšām trāpīju papīri. Un es pat tiešām nepiefiksēju. Man saka, ja tu gribi fotografēties, noslauk asinis. Pajautājiet, kurš viņam tīrīja asinis? Kurš viņam tīrīja asinis? Tu tīrīji asinis, bet citi cilvēki teica, tātad tas ir apmēram tāpatās, ja tev būtu bikšu priekš vaļā, kurš ir, vai tas ir zolīdi pateikt? Viņš varbūt cerēja, ka kādā pienāks klāt, un es teicu, naču, es to notīrīšu. Nē, redz, tu teici notīrīs, bet tā sievietes, tātad tu man biji blakus, un tu neko neteici. Un bija sieviete no zāles, ko teica, ja tu fotografēties, notīri asinis. Es saprotu, kas pa sviestu, kādas asinis. Un tad pienāk viņš. Tā nebija. Es paņēmu salvetu un godīgi notīrīju kolēģim asins, lai gan gribēju būt rētains un desperādo, bet, diemžēl, bija jābūt Kāpēc gribēju būt, es esmu? Ir. Kur mēs palikām? Tu uzdevi jautājumu, mēs neaizmuldējām kaut ko blakus. Mēs aizmuldējām. Mēs jau aizmirst par jautājumu. Es vienkārši sāku domāt par asinīm. Nevajag domāt par asinīm. Nē. Es vienā vārdā varu pateikt. Vienkārši Kraukli, jā, tu. Reivs. Kaivs. Un reivs. Viņš bija apsities. Reivs, cool, awesome. Jā? Nē, vienkārši tas ir jāredz pašam. Jā. Bet šodien viņam būs īstas vēlreiz. Un tagad ir tas stāsts par to, kā vienmēr saka, zini, kā teātrī, kad ir, kāds cits ir uztaisījis lomu, viņš tur saslims, tad nedod Dievs kaut kas ar to cilvēku notiek, kādam citam jāielēc ir tajā lomā. Tad vienmēr to pirmsrādē visu to stāstu piedod. Un visiem pēc tam ir kā sajūta, ka otrais 100 punktu jau jāzina ir. Nekas, ko nav mainījies, jo pirmā reizē tu vienkārši ar tālajiem, un tagad stāst, tu pirmā reizē tu vakar, tu biji tālajiem, un šodien, godvārds, mēs nezinām, vai būs tieši tāpatās. Visticamāk, nē. Lai pārlielīs tev kraukli. Nē, kraukli vienkārši nē, un vienkārši stāst par to, ka, nē, tas bija tā kā aicinājums, neatslāpst, vecā. Nav varianti. Un es pat atļāvos vakar, kādā brīdī es čirkanēs, man neskan ģitāru. Bet tas bija tikai labā nozīmē. Tas tādā, bez uzbrauciena, tādā komunikācijas brīdī, kurā tu drīkst daudzīties, jo tu esi atbruņojošs tajā brīdī, kad tu esi godīgs un patiess. Un ja tu esi gatavs dalīties ar tām īstajām sajūtām, man liekas, ka viņi nevar netrāpīt. Jo var izdomāt, var sabūvēt milzīgus stāstus, cilvēks sarakstīt scenāriju, viņš var nestrādāt. Un te ir gan šīs improvizācijas daļa, gan kaut kāds stāsts vēl kaut kur, liekas kopā, mēs redzam cilvēks, viņš runā, it kā galvā tu zini, ka bijis tā, viņš runā tādu dzējoļus, tad un tad, ne, viņš pēkšņi vakar, viņš runā vispār kaut ko citu. Ok, un man paliek nenormāli interesanti. Labi, ok, un kā mēs nonāksim līdz tam, jo ir tādas lielas tēmas, kuras mēs cilājam, bet kā mēs līdz viņām nonākam, nevar zināt. Un tas, galvenais, lai tas nepaliek gari, nevajadzīgi, vai kā bija mums kāda zināma mākslinieka, nesauksim vārdu un uzvārdu, mēs bijām vienā koncertā. Mēs bijām vienā vietā, kur viņš bija bijis pirms tam, un kultūras un vadītāji pirmais, ko viņi paprasīja labdienu vietā, tā kā negribīgi ātri sasēdinās, cik gara programma? Mēs sakam, tā apmēram pusotru stundu, un tad jau ļoti iespējams arī bišķiņ garāks tā būt. Lai tikai nav tā kā tam kungam, jo visi cilvēki bija sanākuši tieši uz to dziesmu, viņš runāja vienreiz, otrais, trešoreiz vēl kaut ko runāja, viņš nospēlēs 2 dziesmas, vēl kaut ko 2 stundas runāja, un pusi no zāles sāk iet ārā un skaļi teica, jā, mēs jau atnācam tikai uz to dziesmu. Auč! Tas bija tā, ka, tas ir stāsts par to, ka var muldēt, var taisīt, kaut kādu sviestu, vajadzīgu vai nevajadzīgu, bet var netrāpīt. Un līdz šim, es godīgi varu teikt, Anģi, paldies tev arī šajā visā lielajā stāstā par to, ka
man vēl joprojām nav bail ne no viena pasākuma, kurā man ir opcija būt ar šo cilvēku strādāt tādā. Ok, ir scenārijs, ir cits stāsts, bet šeit nav scenārija, šeit ir doma un vēlme. Un mēs tiekam galā ar, man liekas, ar jebkuru situāciju. Un es arī varu godīgi pateikt, piemēram, es varu atzīt savus kļūdas, ko es neizdarīju līdz galam, vai kas nesanāca, vai, piemēram, mēs varam pateikt arī tā, ka, piemēram, ir reizes, ka, piemēram, ir bijuši veiksmīgāks, ne tik veiksmīgs, bet mēs atstājam, tāpēc, ka mums nav no A līdz B, no A, mēs jau visam alfabētam cauri, mums nav A un Z, un ir reizes, kad mēs varam, mēs varam godīgi pateikt, Klau, varbūt nākamreiz dari tā, tāpēc, ka tas labāk no malas izskatās, un nav tā, ka kāpēc. Man liekas, ka tā ir labi, mēs negribam, lai būtu sliktāk, mēs gribam būt labāk, un dažreiz mūsu vecumā aktieriem ir grūti tikt pāri egoismam, ka kāds pamāca, jo, kā liekas, tagad tu gribi, lai mums sūdīgāk, ja? Tur tas nāc, paga. Kas tu tāds, ka tu man tagad teiksi, ka man vajag šitā? Mūsu starpā šis radošais viesis ir nonācis tādā labā nozīmē, radošais viesis ir tādā mirklī, kurā mēs pilnīgi godīgi iet un notiek, līdz šim nav bijis neviena slikta koncerta. Viņš nevar būt slikts vieniem iemeslu dēļ, tāpēc, ka mēs tiešām ar slapi muguru strādājam. Vārdu labā nozīmē strādājam. Tas ir tāds, un tas, ko viņš saka, ja bija kaut kas klausies, bet mēs tur nesanāca ar to, ka tu no tā dzējoļa pārgājuši to, es netiku klāt tam visam, moška to pamainam nākošreiz, vai tur to izlaižam, vai saskatāmies un sapratīsim. Un tas vienu reizi tā. Un tas nav jāpārunā stundām garu vai kaut kā, tā ir tāda mirkļa, kurā mēs nočikojam, kčink, ieliec ķeksīti, un nevis tā kā ir tāda pašpārliecinātība. Labi, mēs varam darīt, ko jau būs jau labi. Nav tā. Un arī es, piemēram, pārsakos dzējolī, principā, man to tik vajag. Goda vārds. Es regulāri pārsakies un runā, un galvenais, lai zāli neaplaudē pēc viņa dzējoļiem. Jo tad, kad es pārskos, man ir tā, man pat vēl, cilvēks var pārteikties, bet es arī es pārdzīvoju nosacīt uzreiz arī par Gintu, jo mēs abi stāvam skatos, vai piemēram, kaut kāda stīga, vai kaut kāda, tur nораujās nots, un es jau saprotu to, ka cilvēki redz, ka mēs spēlējam dzīvajā viņš. Un es tajā brīdī gribās, kā es varu palīdzēt, netraucē. Bet, ka tas nav tā, redz, man iet raiti, tev šodien neiet, es man iet neredzu. labāk, tu esi sūdīgs. Tā nevar būt. Tā nedrīkstētu būt, man liekas, kaut kādā tādā radošu cilvēku kopumiņā. Nav svarīgi 2, 3 vai 4, bet 2 vieglāk ir. Ja viens ir smuks un otrs ir talantīgs, tad šajā gadījumā tas vienkārši ir tā sagriezies, ka mēs varam to visu salikt kopā. Tikko jūs saprotat, kāpēc uzņēmumā ir viens dibinātājs un īpašnieks. Un man visu laiku ir sajūta, ka es kaut ko nezinu. Viņš laiku runā par uzņēmumu. Dividends izņemu es, dividends man liekas, ka es kaut ko nezinu. Bet ākstoties un ķemojoties tālāk, pirms 2 gadiem 1. aprīlī mēs ar Anģu svinējām Grabulim uzņēmumu balvu. Jā, mēs bijām atlikuši pēc katra koncerta savu mazu summiņu, tur ielikām kasītē un nospriedām, ka mēs iesim svinēt uzņēmumu balvu. Vadītāji mums nebija. 1. aprīlī bija uzņēmumu balva, un mēs sapratām, ka mums nav tik daudz naudas, lai mēs paņemtu vakar vadītāju. Paši vadījām. Paši sev vadījām balvu un gājām vienkārši izklaidēt. Ģeniāli. Aizgājām pie draugiem vecrīgā. Viņi teica, mēs varam parūpēties par uzklātījumu uz galdu draugiem vecrīgā un nekautrējāmies. Un jā, pēc lūdzu. Un mēs gājām uz Grabuļa gada jubileju. Mums bija darbinieku balva. Jā. Gar brīvības pieminekli to redzēt. Pierādījums Instagramā paskatieties, pirms 2 gadiem ir ielikts Grabulim darbinieku balva. Jā. Ir tiešām. Jā. Kā mēs gājām uz balvu. Tur nav formalitātes, bet tur stāsts, kā mēs gājām uz balvu. Un bija 2 grūtākās izrādes dzīvē, kas mums ir bijuši pēc tam nākamajā dienā. 2. Tās bija jāpārdzīvo, jo bija grūti. Tas sestdienas vakars bija brīvs, un svētdienā bija 2 izrādes. Pirmā izrāde bija 1, un otra 6. Kāpēc nav sasīt balvu iepriekš vakarā, ja nākamajā 2 izrādes? Kāpēc ne? Kāpēc nesarežģīt, vienkārši tupa nesarežģīt sev dzīvi? Mēs mierīgi par to ar humoru varam stāstīt. Tāpēc, ka mēs arī izrādi spēlējam no sirds. Šepti, jādod virsū. Pareizi. Vai jūs arī ikdienā esat draugi? Nē, ciest viņi nevar. Nezinu, tur uz barbekju ar ģimenēm, tur pie dabas. Viņam jau nav. Nē, zini kā.
Nē, visiem ir forši. Jā, ja mēs varam ķiķināt, smieties, daudzīties, es atvainojos, tiešām labā nozīmē dirsties. Bet tādā, tu nevari pateikt, mēs tādā pozitīvā nozīmē varam dirsties non-stopā. Un mums ir, Anģi brauc pie manas ciemos, es esmu bijis pie viņa. Tas nav tāds, tā kā tādi super Uber sirdsdraugi, bet manuprāt, ka tas ir tā kā tādā brīnišķīgā, ģimenes modelī, kurā vecais dzīvo Londonā un sieva dzīvo Birmingemā, piemēram. Ka ir visu laiku tāds, ka bišķiņ tāda randiņa procesa, kad ik pa laikam viens pie otra kaut kur brauc. Un mēs Grabuļu končos satiekamies, jo, zini kā, mēs varētu daudz vairāk koncertus spēlēt, daudzīties ar cilvēkiem, bet mēs esam Dailes teātra aktieri un mēs esam ļoti atkarīgi no repertuāra. Un bieži vien cilvēkiem gribas, ka mēs varam tur piekdienas vakaru, sestdienu, bet bieži vien teātrī tad spēlē ejošs jaudīgs izrādes, kurā teātris taisa stāstu, un mēs vienkārši netiekam. Mēs šogad vien rēķinājām, gandrīz 20 koncerti ir jāatsaka, dēļ tā, ka vienkārši viens no mums netiek. Un par to jautājumu, par to brīvo laiku, un vai esam draugi, ļoti labs piemērs Gintam ir vēl 3 brāļi, un tā ir ģimene, kur es domāju, ja vajag palīdzību, tad tur nav tālu jāmeklē. Es pabeigšu. Viņiem ir kurzemnieki, un viņiem visiem ir normāls kurzems āmars. Jā, bet... Un šitas āmars nemūk no kāta. Bet dažreiz ir svarīgi, kuram tu naktī gribētu piezvanīt, ja vajadzētu palīdzību. Un es droši vien ar grūtībām zvanīt Gintam, bet viņš arī zvanīs man pēc izrādes, ka vajadzēja palīdzību. Un man liekas, tas ir rādītājs, ka tev ir pietiekami daudz, kam zvanīt, kuram, un tev neatteiks, bet tu zvani tai listē, tu zini savu galvā, kad ir 1, 2, 3 cilvēki, un lai citu grūti atzīt, Gins ir tas, tai sarakstā pagaidām vēl. Jo es viņš uzņēmumā, manis viņa algoju, kuram mēs varētu zvanīt naktī un lūgt palīdzību. Jā. Tas ir ritīgi krūti, vai ne? Tā tu satiecies ar čomu, nezinu, jūs pavadat kopā laiku, šeit tu satiecies ar čomu un vēl nopelnat naudu, ritīgi izsmēties, pavadat foršu laiku. Šis ir sapnis patiesībā. Ja godīgi ir kaut kādā ziņā, jo viņš piepilda kaut kādu, zini kā, nekautrēsimies pusmūžu, man 46 gadi būs tūlīt. Es esmu jaunāks, man 44. Bet viņš ir sirmāks un labi. Bet tajā lielajā stāstā, tu dabū to lielo blakus stāstu, tās lielās daudzās emocijas, ko nav viņu skatos, mēs jau teicām pirms, nevar tik labi un tik tuvu, tāpēc, ka es tieku šādi, kā es ar tevi sēžu un runāju, es tieku klāt cilvēkam. Es varu runāt, es varu uzdziedāt, es varu skatīties acīs, es drīkstu, bet man jādara ir krūti. Un ja es to daru labi, viss ir kārtībā. Un skatu ir rāmis, ir liela lieta, stāsts, viss darbs. Lai arī cik tas dīvā nebūtu, man arī skrundā, es esmu skrundinieks, un skrundā bija onkuļi un tantes un visu kaut ko, kur es saku, labi, es nevaru, man tagad uz darbu, jābrauc teātru uz darbu. Kas tas pa darbu? Un vai gribētos viņu vienkārši paņemt aiz rokas, atnāc un nošancē 1 nedēļu. Tajā ritenī, kas 1 nedēļu, lai tu saprastu un aiztaisītu muti. Es negribu šobrīd stāstīt, ka man ir grūtāk kā citiem. Visiem ir visādi šteles, jo tas priekšstats par to aktieru profesiju bieži vien ir tas, ka tā tiešām ir tāda dzēršana pārģērbšanos. Vai kaut kādā, tā jau iztur dzērāju, iztur tā sievietes tāds viegls uzdīs palaistos, bla, bla, bla. Nav jau tā, mīļie labie, tas ir vājprātīgi. Tevi apēd, tevi izsūc, tevi moca, un tāpat laikā mēs visi esam kaut kādā ziņā bišķiņi slimi un atkarīgi aktieri no tā. Bet ja tu, mēs par to runājam, bet mēs arī neej projām. Es to daru. 26. sezonu Dailes teātrī. Tātad tas ir kaut kas, kas kaut kāds maģiks tajā ir. Kas jūs moca? Režisori. Viņiem ir, saprot, netalantīgi režisori. Bet vispār, saprot, šitā profesija aktieris ir tik atkarīga profesija. Tu esi atkarīgs ļoti personiski. Tev ir, kā izmērīt talantu? Ir kaut kāda, nav taču kaut kāds striķis vai mēraukla vai kaut kāds bīdmērs, vienalga kas. Jā, kur ir kaut kādi notikumi. Viss saka, tas ir darbs, bet tev līdz tam darbam taču ir kaut kāda mēraukla. Un tad ir kaut kāds bariņš ar cilvēkiem, kurš saka, es ņemšu šito aktieru, šito lomu. Un tu esi blakus un saka, kāpēc mani nepaņēma? Nav vienmēr tas, ka tu esi netalantīgāks. Nesakrīt kārtis.
Nu, nesaiet kaut kas, un ir 20,000 cilvēki, kas ir nenormāli talantīgi, bet vienkārši nebija blakus veiksmīte, nenotika kaut kas, un vienkārši vienā brīdī nesakrīt kārts, un tad ejot tālāk, tu vairs netiec tā vilcienā iekšā. Un tiešām tu esi atkarīgs no tik daudziem faktoriem, no cilvēkiem un no personālajām. Un pat no laika. Tādā liktenis nozīmē, piemēram, varbūt vienu gadu, kad, piemēram, tev trāpās pat materiāls, kas tev dara, un režisors, kā Gins saka, un varbūt vienkārši ir laiks, kad, piemēram, cilvēki grib skatīties komēdijas, jo, piemēram, noguruši no kara. Bet varbūt tu esi cilvēks, vai tu esi drāmas, vai aktieris, kuram var spēlēt citas lomas, un tu neesi komisks. Un tas ir ļoti daudz, un jāatcerās vēl, ka mūsu tā profesija tāda, kur visu laiku drīkst kritizēt. Ne tikai režisors kritizēt skatītājs, kurš samaksās naudu, kritika. Kurš publiski un skaļi. Jā. Cik nav anonīmi vai kā mēs zinām, izrādēm, dīvāni eksperti, vai ne? Cik nav pēc izrādēm cilvēki ir neuzrakstījis, ka bija laba izrāde, bet vairāk būs garlaicīgs. Tas ir tāpatās, var sataisīt sūdzi, noraut pasākumu, pieņemsim, piedzerties, var izdarīt kaut ko ne tādu. To atcerēsies 10 gadus. Tās labās lietas būs ķeksīt, jā. Un tā, bet tas cilvēks, un tā ir, un tas jau nav pārmetums, tā var notikt, un tas, šis lielais sakritiens, tas, ka vienam aiziet, vienam neaiziet, tas nav bieži vien par talantu. Protams, ka arī. Un varbūt tu būt ārprātīgi talantīgs cilvēks un spēlēt galvenās lomas un kaut kādā brīdī tas, kurš nav mazāk talantīgs, tas, kurš spēlē visu laiku tās lomas, viņš vienā brīdī nogurs, viņš vispār negrib redzēt cilvēks un teātri. Un tas, kuram bišķi mazāk, viņš visu laiku saka, kāpēc man nav, es visu laiku gribu. Un varbūt tieši tev tu piekritīs, ja tev ir taisni mati, tu gribētu lokainus. Tā ir taisnība, jā. Man lokaini mati, un es gribu taisnus, stiepies vai saraujies, jo ir labi tur vakar un parīt. Šodien. Un cik bieži bijis tā, ka, piemēram, varbūt teātrī tas ir mazāk, bet dzīvē ir bijis tā, ka ir talantīgs cilvēks, bet viņš varbūt ir kautrīgāks, un tā vietā, lai kur blakus kāds 9 reizes tavā vietā izdarīs, ko viņam nevajadzētu darīt, un tas talantīgais, ko tad es vai kā es, tas tāds latviskā iezīme, kāpēc es taču neiešu pa priekšu vai kā, tas ir tāds, itāls, francūzs aizies 3 reizes priekšā, un viņam nevajag tur būt, bet tas cilvēka raksturs, talantīgi cilvēki nevienmēr ir agresīvi un tādi, viņi pieklājīgi, un tie komponenti ļoti daudz, kas izšķir, kāpēc. Jā, tur ir baigā vesela tāda buķeta komponenti un stāsta notikums, kas ir, kā tu esi atkarīga profesija, tu esi reāli atkarīgs, un plusā tu vari būt nenormāli talantīgs un sakrīt lietas un visu kaut ko, un neaiziet, un cilvēki 2 reizes neaiziet, un viņi saka, sūdz. Un tas ir tas, kāpēc mēs varam priecāties par Grabuli, jo mums salika liktenis, tā var droši teikt, mūs neviens no malas nevar ietekmēt, mūs var kritizēt, ko mēs pieņemam, mēs varam baudīt to, ka mūs aicina un cilvēki nāk uz mums skatīties, nezinādam, uz ko viņi ir atnākuši. Principā arī tā mums arī sakrita. Varēja nesakrist. Varēja būt tajā dienā man ģitāris, un mēs ar Gintu nekad nebūtu šeit sēdējuši. Nebija ģitāris, nebija pianists, un aizvien es viņu tur savā darbā, Savā darbā. Savā uzņēmumā. Tāpēc man liekas, man būs jāiesūt kaut kādu vismaz degvielas čeki uzņēmumā, jo, kā izrādās, es laiku kaut ko es laižu blakus. Hospitality riders, ja? Slimības lapu un apdrošināšana. Vismaz krēkls, lai mazgā kāds cits, nevis es pats. Kā iet vispār Dailes teātrī šobrīd? Neesmu bijusi daudz gadus. Zini kā, man liekas, ka šobrīd teātris ir, Dailes teātris ir tādā pīķī, tādā kaut kā, tās ir, protams, ka Žagara un vairāk, Žagara nopelns, Jūra Žagara direktora, jo viņš redz savādāk, viņš domā pilnīgi kaut kā tādu, viņš tiešām ir no tiem cilvēkiem, kam visi vārtiņi ir vaļā, viņš redz pasauli un viņš skatās uz to tādā liela vēriena stāstā, un mums ir jābūt līdzās un blakus, un tur kaut kur var runāt, ka kaut kāda mazā čausans, kaut kāda mazā cilvēcība viņu uzmet kūleni vai kaut kas, bet tas nāk līdzi, jo kā viņš vienā brīdī teica, kad es ar viņu mēģināju godīgi runāt, man liekas, nav iespējama demokrātija teātrī.
Un tāds arī ir, jo tas kolektīvs jau ir liels un iedomājies, aktieri, nu katrs ir kaut kāda personība un tas tomēr, nu. Šis ir zvaigžņu teātris tiešām. Nu, Jā, Dailes teātris. Katrs nāk pretī kaut ko redzēts. Es piedod citu teātri, bet nu, tā tas arī ir, jo katrs kolēģis nāks un pateikt, viņš nofilmējas tur. Bet piekrītot tam, ko Gints saka un par Juri, nu, teātrim vienmēr ir jābūt, nu, jāelpo ar tautu un ar pasauli. Mēs nevaram ieiet kaut kādā situācijā, ka mēs... Tad, kad es runāju par lielo mākslu, viņam uztrauc resnums. Tagad es arī saku ilgi. Es pabeigšu to. Es nevaru tik ilgi vienkārši nosēdēt ar ievilkt vēderi. Es pabeigšu domu, ka man šķiet, ka teātris ir tas, kurš simbolizē un arī, zinām, mērā ir sabiedrības spogulis. Un mums jārunā par svarīgām lietām. Teātris to dara, un tajā pašā laikā mums jābūt arī eiropiskam, pasaules līmenī. Māksla ir tas, ko var konvertēt pasaulē, un jau mūs tagad redz arī uz Eiropas skatus, un Hermans nav vienīgais jauno Rīgas teātri, tad mums jāsaka paldies kolektīvam, cilvēkiem, kuri mazgā mūsu un tīri mūsu grimētavas, mēs esam, tas ir kolektīvs. Dailes teātris, tas milzīgi, vairāk kā 200 cilvēku, un varbūt viens varētu nedarīt savu darbu maksimāli, mēs nebūtu tur, kur esam, tāpēc es uzskatu, ka Dailes teātrim iet labi, un var būt arī labāk. Skaisti. Nereāli. Ziniet, kā es jūtos īstenībā kā tāds klausītājs šodien. Man Kā varas klausītājs. Čilā. Tev nav jāstrādā, mēs paši aizmoldējām ēteru vienkārši. Tā kā, nezinu, vai ierakstījām, bet pašā sākumā tagad teicu, tu vienkārši sēdi un izskaties labi, ja? Tev vienkārši jāsēž, jo tu jau izskaties labi. Nu. Jā, nu re. Vairāk šitāds vajag mums. Jums jautājumi nav jāgatavo. Kāds jautājums, kā jums iet un aiziet uz stundu? Jā, tik super easy. Man ir ārkārtīgi liels prieks jūs redzēt Straumēnos. Mēs iepazināmies šonakt, mēs jūs sagaidījām, es zinu, pēc gara ceļa no Londonas. Bet jūs arī dzirdējāt, cik tas skaisti skanēja. Mēs iepazināmies šonakt. Viņi ienāca ar giču, cilvēki orķestri, un tev ir pirmais iespējas. Ar šitiem būs viegli, ar šitiem viss ir kārtībā. Normāli čaļi, rīt viss lidos, viss forši. Un patiesībā ir svarīgi, bet man liekas, ka nekad nav bijis neviens tāds, kurš pirms atbrauc kaut kāds grampī, vai ne? Baigi, nē. Nē. Lai arī nebūtu novēlam, lai nebūtu tā, ka atbrauc letiņi un agdi. Lai nebūtu tā, ka atbrauc Dons un ir dusmīgs. Tāpēc... Sveiciens, Don, čau! Tāpēc mēs jau nevaram sagaidīt pēc pāris stundām. Mēs jau sākam laist iekšā cilvēks, tāpēc mēs varētu ar jums pļāpāt. Es domāju, visu nakti, bet... 3 daļās varētu sarakstīt šito te. Vai ne? Easy. Zini kā, varbūt kā tagad iepauzējam, aizjām uz konts, tad nomainam dekorācijas, te saliekam vēl kaut kā, nekautrējoties vienā brīdī sēžamies atkal un turpinām. Mēs varam. Mēs nesolam, bet varbūt būs. Nesolam, bet varbūt būs. Ja? Ir stunda pagājusi, mums ir jāskrien, mums līdz jāsāk būs laiks tiekšā cilvēki. Viņiem jāstrādā, mēs ar Anģi vienkārši mums ir jāstrādā. noskaņosim giču un jāstrādā. Paldies, un lai forši, lai šeit daudz. Tu esi nepieklājīgs, tu dāmu pārtrauci. Tu regulāri pārtrauc viņu šajā stundā. Es tevi pārtraucu. Noliec mikrofonu. Vai. Grabulis, Straumēnos, skats no salas, atā. Mic drop.